kā reizēm saka, tā skaļā bravūra, kas viņam bija. Nu, viņš bija tāda tipa cilvēks, kas bija pārliecināts par sevi un kas vienmēr sakot arī uzdrīkstējās. Ir ļoti daudz brīnišķīgi mākslinieki, rakstnieki, gleznotāji, kuru dzīve ir tāda mierīga. Viņi ir skaista un tā, bet tur neiznāk romāns. Bet Kārlim Zālem ir tā dzīve ļoti vētraina, kaislību pilna, piedzīvojumiem pilna un dažādiem notikumiem pilna. Par to ir vērts rakstīt. Kārlis Zāle pirmkārt bija izcilā meistara, sava tēva palīgs Liepājā, un līdz ar to viņam bija iespēja gan veidot grezno namu dažādus būvelementus un arī saprast, ko nozīmē cements, ko nozīmē kaļķis, ko nozīmē akmeņa apstrāde un tā tālāk. Viņš ir sācis mācīties Liepājas mākslas skolā. Tas ir zināmā mērā saistīts arī ar kaut kādu būvēšanu, veidošanu, taisn šī te mūrnieku meistara tāda ietekme tā, kas lika varbūt taisn mazo Kārli sūtītajā mākslas skolā. Viņš kādreiz arī eksperimentēja tādām mazām sīkām lietiņām. Viņš gatavoja no plastelīna dažādas detaļas un tā. Un pat vienu brīdi pat tirgoja Liepājas tirgū. Bet tie bija tādi eksperimenti, un tad tie pēc tam pagaisa, un tad viņš tomēr īstenībā nolēma, ka viņš grib nopietni mācīties par tēlnieku, un to, protams, var darīt ne jau Latvijā, bet, teiksim, Kazaņā vai Pēterburgā un tā. Un katrā ziņā viņš izvēlējās Kazaņu kā ļoti labu mākslas skolu, kur māca tieši tēlniekus. Kazaņas posms viņam ir arī ļoti interesants ar to, ka viņš veidoja ledus skulptūras tad, kad bija Romānovu dinastijai 300 gadi. Un, protams, tu vari iedomāties, kā tas toreiz notika. Tā tad nebija nekāda ne moderna zāģa, ne apstrādes tāda veida. Un tādā briesmīgā augstumā, kontinentālā klimatā no ledus veidot skulptūras. Maskavā mākslas skolā. Tur viņš iepazinās ar tolaik ļoti slaveno Matveja darbību. Kā viņš pats arī dēvējis to, ka šīs te Matveja mācības redzētais, viņa kā saprastais ir daudz, ko viņam devas tieši tajā, varbūt tieši tajā realistiskajā tēlniecībā. 1914. gada februārī Majakovskis kopā ar futūristiem devās tādā turnejā pa visu Krieviju un, protams, ekstravaganti uzstājās ar izkrāsotām sejām, tur rozā biksēs un tur krāsotām lūpām, atsakot, viss iespējamais, kas varētu būt piederīgs futūristiem. Un notika tā, ka Majakovskis savā tajā kaislībā grāva visu veco mākslu, tēlniecību, glezniecību un tā tālāk. Protams, Kārlis Zāle tur bija klāt, un, protams, viņš nevarēja noturēties tieši tad, kad sāka graut tēlniecību. Un tad viņš uzlēca uz skatuves, un pēc aculiecinieku nostāstiem, tāda zinām fiziska saķeršanās notika. Bet, protams, Kārlis Zāle bija lielāks un precīgāks, Majakovskis tomēr bija drusku mazāks un jaunāks, un līdz ar to, teiksim, varbūt tāds kautiņš īstenībā neiznāca, bet bija liels skandāls, un Kārlis Zāle guva mācību, ja vajag, tad var aizstāvēt arī tā. Viņam arī bija ļoti interesants tāds posms, neliels pie mirušā animālista Artura Obēra atraitnes, kur viņš palīdzēja veidot lauvas, zirgus un dažādus dzīvniekus, tātad skulptūras. Un tas viņam arī varbūt radīja it sevišķi zirgu ziņā šo faktūru un izjūtu, kā strādāt ar materiālu. Arī šī Pēterburga bija tāds vēl sagatavošanās posms. Viņš būtībā pats bija nemierā ar sevi, ka vēl ar vienu viņš ir topošais jaunais. Vēl nekas nav tapis īstenībā. Bija arī viens neliels Berlīnas posms, arī tur bija traks un interesants posms, jo
jo viņš dzīvoja, piemēram, vienā istabā ar grāfu Alekseju Tolstoju, kurš arī bija kārtīgs metējs, un tur bija atkal tāds traks piedzīvojums, kad Aleksejs Tolstojs ir salauzis kāju, izbāžot cauri krēslam, un tā kājas zāle atkal tur glābis viņu. Nu, tur, tā sakot, ļoti interesants posms. Bet tai Berlīnē īstenībā viņš varēja arī palikt daudz ilgāk, ja nebūtu vēstule no Latvijas, kur viņa aicināja piedalīties, kā toreiz formulēja, piemiņas staba veidošanā. Pirmais brīvības pieminekļa konkurss nesaucās brīvības piemineklim konkurss, bet piemiņas stabām. Piemiņas stabi, jo tajā laikā pasaulē bija diezgan izplatīti tādi, kolonnas vai obelisku formā veidot šādu raksturu darbus. Darbi virzās straujā gaitā uz priekšu, un nav vairs tālu tas laiks, kad piemineklis nostāsies visu acu priekšā. Brīvības piemineklis būs ne tikai tautas gara dziņas un brīvības cīņu spožu uzvaru gali celts no brīvprātīgi ziedotiem līdzekļiem liecinās visiem, cik augstu Latviju tautu prot cienīt un novērtēt pati sevi un savu brīvību. Aiz muguras skaists brīvības piemineklis, un mēs varam atskatīties kā uz paraugu un kā uz etalonu. Tajā brīdī nevienam nebija būtībā ne jausmas, kādā veidā tas varētu izskatīties. Bija, piemēram, arī Teodoram Zaļkalnam ideja, ka vajadzētu tādu milzīgu muzeju, un tur tā augšā tur kaut kāds tornis, un tad tur iekšā iet, un tad tur atkal būtu tāds brīvības cīņa, tāds piemiņas muzejs un tā. Visdažādākās idejas. Piemineklim ir pamatbāze, kas balstās uz bijušā Pētera I pieminekļa bāzes. Apmēram 4,5 metra dziļumā ir šis pamats. Un interesanti, ka saglabāts ir tas pats Pētera I laika kolektors. Ja? Tas ir ūdens cirkulācijas tehnika. Daudz diskusijas bija par to, kur jābūt brīvības piemineklim. Un arī tajā skaitā viena no variācijām bija, ka vajadzētu šeit Basteikalnā. Augstāk mēs redzam māte Latvija, abās pusēs Latvijas dēls un Latvijas meita. Un interesanti, ka viņš izmantojas arī šos folkloriskos motīvus, ozolapas un liepa lapas. Ja, liepa kā pēc mūsu senajiem ticējumiem iešifrēts ir sievišķais un ozols tas ir vīrišķa spēka simbols. Katrā ziņā tas bija ārkārtīgi tāds smags, kopumā 4 konkursi, un diemžēl, kā tas pie latviešiem parasts ir konkurss, ir uzvara, tad sāk domāt, bet varbūt tomēr vajadzēja savādāk, varbūt nebija tā īstākā vieta paredzēta, atkal rīko nākamo konkursu, atkal ir zināmas intrigas. Zāle bija tajā laikā faktiski vienīgais ar tādu ļoti spēcīgu monumentālistu talantu. Un kaut kā sakrīt tieši, ka viņš uzvarēja konkursā un arī tika pie šī projekta, kā arī pie Brāļu kapiem. Vispār Kārlis Zāle bija tāds īpatnējs cilvēks, ka viņam īstenībā nepatika kapu pieminekļi. Viņš negribēja taisīt kapu pieminekļus. Viņš jūta kaut kā, ka tur ir tā viss vienmēr tāds sēras un tā, un ka viņam vajadzēja kaut kādā veidā atrast kaut kādu citu risinājumu. Jo tā laika, tradīcija vienmēr ir kapos, tas ir sēras, tur raudošas meitenes, tur dažādas rozes un tā tālāk. Tā kā tur Kārlis Zāle, tāpēc ar tādu zinām piespiešanos veidoja kapu pieminekļus.
Brāļa kapos arī patiesībā ir tas stāsts, kurā viņš izstāsta, tas stāstošais, bet kad viņš nepaliek, tas stāstošais nedominē, ka tas viss tas ir, bet tu vari skatīties pa detaļām, bet tā katra detaļa nav tā, kas viņam tur var pa fragmentiem vai kaut kas, un tas stāsts veidojas tik pārliecinoši. To var tikai, tā teikt, ar lielu dūšu cilvēks darīt. Katrā ziņā Kārlis Zāle bija cilvēks, kurš pastāvēja par savu pārliecību un varbūt negribēja kāpt pāri citu cilvēku, teiksim, kauliem. Es tagad tādu varbūt drusku patētiski teikšu. Viņš īstenībā gribēja pastāvēt spītīgi par savu darbu un par savu pārliecību. Jo piemēram, viņš katrā ziņā nebija tas, kurš, teiksim, organizēja tur kaut kādas vēstules, tur atkal tādas, kā toreiz bija modē, tur visādas atbalsta un nosodījuma vēstules, lai atkal tur kaut ko tur pabīdītu vai novirzītu. Viņš tāds nebija. Viņam bija darbs pats galvenais. Ja tu strādā, tad strādā. Šīs skulptūrāta grupas, kas ir rozā granītā, frontālās, tas ir darbs un dzimtenes sargi, ir tēvijas sargi. Šajās visās 4 grupās tālāk ir ģimene un gari darbinieki. Un interesanti, viņš ir kompozīciju veidojis, kā katrā kompozīcijā stāvošā figūra un 2 piezemētākas. Un šī centrālā figūra visās šajās 4 kompozīcijās ir senlatvieša vai senās Latvijas, šī gadījumā kareivis, darbs, māte un gara darbiniekos, zimtnieks ar savu gudrības zīdli. Šie konkursi notika paralēli, bet bija īpatnēji tas, ka brāļu kapi, varētu teikt, ātrāk risinājās šī konkursu doma un arī ātrāk sākās celtniecība, bet ilgāk. Tāpēc, ka varbūt arī brāļu kapi ir tomēr daudz apjomīgāk, arī tīra skulptūra ziņā un arī viss arhitektoniski. Un, piemēram, brīvības piemineklis ir tie 4 gadi. Pamatakmens ir 31. gada 18. novembrī un 35. gada 18. novembrī jau svinīgi atklāja, tā kā 4 gadi. Varētu abrīnot vienkārši Kārli Zāli arī kā organizātoru. Jo viena lieta ir būt ģeniālam tēlniekam, bet iedomāsimies, ir jāsavāc milzīgs cilvēku kolektīvs kopā pie tā laika tehnikas, ka nebija, teiksim, nekādi modernie celtņi vai nebija tur dažādi materiāli, kur varētu strādāt ziemā. Toreiz jau bija klasiskās ziemas kārtīgas. Ziemā bija kārtīgs klasisks augstums. Un nebija tādi speciālie augstumu izturīgie betoni un dažādas javas un tā tālāk. Tā kā tur vajadzēja strādāt ārkārtīgi nežēlīgi. Kārlis Zāle, viņš bija ļoti spēcīgs savā darbā, un viņš strādāja ļoti nežēlīgi, nesaudzēja sevi, bet viņš arī atpūtās, un ja viņš atpūtās, tad arī ļoti vērienīgi. Bet viņam bija savs galdiņš, hotela Romā, restorānā, un tad viņš par to galdiņu esot skatījies, kas notiek šajos būvdarbos. Kārlis Zāle, protams, nebija atturībnieks. Mēs zinām visus trakos stāstus, kā viņš tur zirgu uzvedis. Tepat netālu bija Švarca restorāns, un kā tur visu nakti to zirgu tur dzirdināja, un tad tikai lielām pūliem atkal dabūja to zirgu ārā un tā tālāk. Bet viņš vienmēr bija arī tāds cilvēks. Ja tu strādā, tad strādā. Tā nekāda dzeršana nav. Vai ne? Tā kā, tā sakot, kad dzer, tad dzer, un kad strādā, tad strādā. Zāle jau bija ļoti stingrs, lai gan pats viņam patika arī atpūsties tā diezgan tā plaši, bet darbā viņš no saviem strādniekiem prasīja ļoti spēcīgu disciplīnu, ja? Ka neviens nedrīkstēja tur būt ierēbis, un ja kāds bija, tad to zina mājās. Ka viņam jau gāja tas darbs stāv uz priekšu, un viņš sajūt, ka tad tur būs rezultāts būs spēcīgs un ir. Un viņš teica, burdelu es esmu uzvarējis, bet Miķeli gandrīz. Tulkojumā burdelis, tas bija franču
tēlniekus apmēram Rodēna laikā, tad mēs varam saprast, kādu spēcīgu mākslinieku viņš sacenšas. Ja? Un Miķels tas bija Michelangelo. Dzīves noslēgums ir tāds diezgan varbūt skumīgs, varbūt pat teikt traģisks. Tātad vācu laiks, 42. gads, ļoti augsta ziema. Viņš bija arī Mākslas akadēmijas profesors, bet dzīvoja nevis Rīgā, bet Inčukalnā atvasītais. Tātad iedomāsimies vācu laikā, ziemā tikt no Inčukalna uz Rīgu. Vilcienā viņam atļaujas nebija, lai brauktu no Inčukalna stacijas. Tās ir gadījuma mašīnas. Bieži vien tās ir arī vaļējās mašīnas. Un viņš īstenībā liktenīgi saslima ar smagu plaušu karsoni, braukdams vaļējā mašīnā, teiksim, tādā mīnus 20 grādu salā uz Rīgu, uz studentu darbu izstādi. Līdz ar to viņš būtībā 53 gadu vecumā nomira gan ielaistas tuberkulozes dēļ, gan arī jau spēja smaga plaušu karsona dēļ. Viņš radīja pilnīgi jaunu tēlniecisku domāšanu, liela stila pieminekļus, kam ir pastāvīga vērtība un kuri ir ne tik daudz etnogrāfiski, bet vispār cilvēciski. Es domāju, ka tas ir pats galvenais, un nevēlt arī tāpēc visi ārzemnieki Alaža abrīno gan brīvības pieminekli, gan brāļu kapus. Man ir atmiņā stāsts, ko mans cienījamies līdzautors Andrejs Migla, ar ko mēs rakstījām kopā romānu Pa Kārli zāli. Alaža stāstu viņš bija bijis klāt, tad, kad bija Bills Klintons Rīgā. Un Bills Klintons bija tepat pie brīvības pieminekļa. Un tad sākumā, teiksim, Bills Klintons tāds, diezgan tāds oficiāli ieturēts un pēc etiķetes un tā, un smaidīgs un pompos varbūt un tā. Un tajā brīdī, kad viņš pacēla acis uz augšu un paskatījās uz brīvības pieminekļa 3 zvaigznēm, viņa seja pārvērtās. Viņš uzreiz, varētu teikt, pat apjuka kaut kādā ziņā no tā mākslas lielā iespaida. Un es domāju, tas tāds viens mirklis, ka, teiksim, tāds Amerikas prezidents, kuram varbūt ir visa pasaule pie kājām, un viņš varētu arī, teiksim, baudīt tādus un tādus pieminekļus, ka viņš, teiksim, varētu teikt, mazliet apmulst no tā, ko ir latvieši izdarījuši. Un es domāju, ka šādi mirkļi ir to vērti.